Pavērtējot situāciju, es pieņēmu lēmumu ielīst selā. Ja kārtējo reizi mēs izņēmām šo topu un radās diezgan liels problēmas. Tāpat laikā tas pēdējais mūvs, kas te bija, baigais selling pressures. Tā, man vajadzētu noķert arī kumulatīvais. Okay. Nezinu, tāds savu, bet nu, tāds diezgan nopietns selling pressures tieši, kur mēs te šobrīd tagad uzsējamies, te mums ir selleri. Jā, šī te visa zona, to mēs atgūt nevarējām no šeit. Jā, buyeri ir trapped uz doto brīdi. Tā kā, nu, vispār overall šis ir tās diezgan labs selling slānis. Tāpēc, nu, kumulatīvais arī, nu, te ir bijis baigais sellings šitai te zonā. Pēc, ko es skatītos, šai te zonai. Profit targets varētu kaut kur būt šeit. Viss šīs te izsoles lielās. Es tomēr skatītos uz to potenciālu iespēju, ka viņš to varētu izdarīt. Tā granulāri iekšā, nu, šeit mums ir seller zona. Īslaicīgi buyer dabūja kontroli. Seller šeit paņēma kontroli, price discovery atkal izsola šeit un izsola šeit. Tātad selleri nostabilizē value, nonāk zemāk, nostabilizē value, noiet zemāk, nostabilizē value, noiet zemāk. Kā selleri pašreiz savu vārdu saka, ja šīs te zonas mums šeit un šeit ir seller dominants, arī šeit mums ir seller dominants. Un buyeri īsti vairs neko šeit nav varējuši izdarīt. Tāpēc es tēmētu uz iespēju patestēt šīs te zonas. Šīs te zonas patestēt. Vēlreiz pabraukt iekšā potenciāli un pastīties tālāk. Te viņš tā īslaicīgi bija ierauts iekšā šajā iepriekšējā izsolē, bet nekādu baigo valju viņš te nenostabilizēja, uzmauc augšā. Jā, nu, apstīties. Karoči, ko tik var runāt? Jau redzēs, kā būs. Un, jebkurā gadījumā tā potenciāli es skatītos uz, ja šis te piepildās šajā te visā izsolē, es, protams, potenciāli skatītos uz bāju šajās te zonās. Jo kaut kur jāaiziet ar tādam kārtīgam price discovery. Pašreiz viņš tā ļoti nepārliecinoši šeit uzvedās. Jā, tā kā gala galā vajadzētu būt kaut kādam price discovery kārtīgākam impulsam uz augšu. Kā nu redzēsim. Nafta. Nu, ko tad te nafta? Nezinu, nu, interesanti uzvedās nafta. Jāstāsta, ko viņš te sadarīs šajā te zonā. Vai viņš te sabūvēs valju. Bet zona interesanta, bet es nezinu, man tur atsūtīja Kārlis Naimeksā. Atsūtīja volume profils. Baigais volumes te augšā ir palicis. Un tur ir tie lielākie sūdi, ka baigais volumes ir palicis augšā.
Nezinu. Es jau tomēr slēgtos uz to, nu kā viņš te būvē tos valju šeit, 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 tagad šeit. Ja es tomēr potenciāli skatītos uz to, ka, domāju, ka šito haju viņam vajadzētu izņemt ārā, baigais voljums tur ir palicis. Nu, tas tā pašamaņojot. Es domāju, ka to topu viņam vajadzētu izņemt ārā. Un tad paskatītos, kas būtu tālāk. Jā. Nu, sudrabs spoku sasniedzis tieši. Ok. Jā, nu, it kā jau varēja toreiz arī atstāt to baja pozīciju. Gandrīz 3K. Kuras es noteikti nebūtu sagaidījis anyway. Um, bet, nu, jā, tajā brīdī nelikās pievilcīgi. Nezinu, jāskatās, tagad ir galvenais, saka, lai viņš te noturās, nu jau šito īstenībā var vākt nost. Tas vairs nav interesanti. Tagad viss grozās ap šito te lielo izsoli. Nu jau mēs esam te apakaļ viņā iekšā, šajā te lielajā izsolē. Galvenais, lai ir septens. Jābūt septensam. Kamēr piķis šeit paliek, vai viņš vispār ir ģenerāli paliek šeit, tikmēr jau ir apsaicis, viss kārtībā. Vēl jau vairāk ir apakšā kaut kādas absorpcijas. Jā. Jā, nu redz, kā varēja ielīst, šitai bajā varēja arī palikt šeit no šitās zonas. Vienkārši sēdēt, bet nav man pacietības, es neko nevaru izdarīt. Grūti. Viegli parunāt, grūti izdarīt. Все, давай.